Jāņa 14:2. Mana tēva namā ir daudz mājokļu. Ja tas tā nebūtu, vai es jums būtu teicis, es noēmu jums vietu sataisīt? Jēzu, tu man apsolīji vietu sataisīt, un es zinu, ka tā ir patiesība. Tad, kad tu nogāji nāves ielajā, pēc tam tu devies augšā. Tu rādīji tēvam tavas asinis, lai atpirktu ikvienu cilvēku. Kungs Jēzu Kristu, viss lāsts tika uzkrauts uz tevi. Tad, kad tu uzgāji debesīs, tu sagatavoji man vietu, ka varu būt ar tevi. Es tev pateicos, ka es varēšu būt vienmēr tavā klātbūtnē. Es atsakos sēdēt aprunātāju pulkā uz sola, kas izsmēja, tu esi nācis mani uzmeklēt. Es neesmu atstāta kā bārenis, tu esi atnācis mani uzmeklēt, un tu man esi sagatavojis vietu. Tu nāksi drīz, un es varēšu būt vienmēr tavā tuvumā. Tēvs, sabiedrībā man arī piedāvā vietu. Viņa liekas varbūt pievilcīga, populāra. Tas ir stāvoklis, ko visi šodien to vēlas lietot, uz kuru visi pasauli tiecas un paļaujas, bet es nevēlos šo stāvokli, vietu sabiedrībā, jo tā nav tīra. Mana dzīve būs citādāka, un mans nams būs savādāks, jo tu mani esi aicinājis būt savādākai, nošķirtai no tā visa. Tu mani aicini, un tu vēlies, lai visi tavi ļaudis ir nošķirta tauta priekš tevis, ķēnišķīgi priesteri. Es nedzīvošu, kā pasaulē dzīvo, kam nav šīs cerības. Es atsakos no nepareizs dzīves veida. Šīs sabiedriskais stāvoklis nav priekš manis, tas nedara tev godu. Es nevēlos tur būt, lai gūtu zināmu slavu, popularitāti, lai visi tur atrastos, lai apspriestos un aprunātu. Visi tie, kas staigā ar tevi, dzīvo taisnībā un patiesībā. Tie, kas seko tev, mans Dievs, staigā svētumā. Es izvēlos tevi gaidīt un būt aktīva. Es smelšos ar dedzību tavā vārdā. Pēdējais bazūnei atskanot, mans kungs, tu nāksi mani meklēt. Cik tā būs brīnišķīga diena! Es vēlos sapņot un ilgoties, ka varu izpaust savu nebeidzamo prieku, jo tu sagatavo man vietu, mans Dievs. Es esmu priecīga un laimīga. Āmen.